Tu kungu kungs valdītu, mēs padodamies Tev, Tu kungu kungs valdītu. Jā, kungs, mēs padodamies Tev. Vienmēr sakot, es gribētu turpināt to iesākto, ja par svaidību. Protams, var daudz runāt par svaidību. Mēs te noklausījos arī Benī Hinu, tas liekam, kā saka, tāds lielākais eksperts par svaidījumu lietām te uz, kas mums ir zināms, vai kā klausījos nedaudz, bet dažas predīces noklausījos un tā tālāk. Sen viņi nebija klausījies, godīgi sakot, bet mēs par to svaidījumu gribētu tā kā vairāk kaut ko zināt un tā. Bet tas, ko es te atļaušos teikt, nav Benī Hina, kā saka, iedvests vai pārtransformēts pie manis vai kā, jā, vienkārši tās ir manas pārdomas par to, kas ir svaidījums un kā svaidījums attiecīgi funkcionē un darbojās. Atkal jauni daži formulējumi, bet tas tikai drīzāk tā, ka viņas tāpat no galvas mēs neatcerēsimies, bet vairāk mēs saprotam, ka mēs esam Dievu svaidītie, Dievs ir uz mums un svaidījums, tā teikt, neatstāja no mums, jo principā, lai mēs varētu dzīvot kristīgu dzīvi, svaidījums ir vajadzīgs. Citādi tas nav iespējams. Bez svaidījuma tu nevar dzīvot kristīgu dzīvi, tas nav iespējams. Tu var ievērot baustību, kā pasaulē būtu kādi cilvēki grib dzīvot tā humāni un it kā Dievam atbilstoši, jā, bet faktiski, ja svaidījums nav uz tā cilvēka, godīgi sakot, viņš vienalga nevar izpildīt Dievu gribu līdz galam. Es jau te tā jokoju, varbūt citādā bišķi interpretējumā, jā, bet Dievs mūs svaida tāpēc. Dievs mūs svaida tāpēc, lai to ar mums nedarītu apstākļi. Ja? To jūs zināt, ja? To es tev kaut ko iepriekš arī par to pateicu. Bet, ziniet, tad, kad jūs skatāties to svaidījumu, ar ko bija svaidīt priesteri, es jau teicu pagājušajā reizē, ja, ka faktiski, ja skatās viss tās sastāvdaļas, ka faktiski 4 litros eļļa, ja bija faktiski ritīgi kilogrami ielikt visu šīs te sastāvdaļas, tad principā mums ir runa par ziedu. Mums ir runa par krēmu, par kaut kādu pastu, varbūt pat, teiksim tā, jā, kas ir ļoti tāda taukaina, jā, un ar to viss bija ieziests, tas saucās arī principā svaidījums. Es nezinu, latviešu valodā, no kurienes nāk vārds svaidījums, es tiešām nezinu, laikam iespējams, ka viņš ir tāds ļoti arhaisks vārds. Bet pagājušajā reizē es izteicu, ja, ka mēs varētu kaut kādā veidā svaidījumu vietā lietot arī, teiksim, tādu vārdu kā dievziede vai dievu ieziede vai kaut kā tam līdzīgi. Iezies, kaut kas ieziests, ja, pomazanī, ja, tāds, vai ne? Nevis novātīts vai notraipīts, kaut gan arī faktiski grieķu valodā arī uztriep jau tāds vārds, ja, kad uztriep. Tas, laikam, būs stipri mazumā, tikai uztrieps kaut ko, vai kā visu, vai ne? Lūk, bet es saprotu, ka tie termini laikam neieviesīsies, es bišķiņ te tādu mās piemēru jums iedošu, jā, kā faktiski, dievziestienu, vai tad es tā te par svaidītiem cilvēkiem, dievziestais, jā, čau, vai kaut vai tam līdzīgi, jā, svaidījums dievziedi, vai ne? Un ja mēs teiksim, man kaut kā visu laiku ausīs nelabskani, teiksim tā, ka faktiski strikti sadalīts, jā, vai teiksim, baznīca ir Dieva miesa vai Dieva ķermenis, jā. Un pamatā viņš tomēr runā par ķermeni, ja? Viņš runā par šo te, vai ne? Bet tā, kas saka, ja baznīca ir Jēzus ķermenis, tad tā jocīgi kaut kas kā, tā kaut kā ļoti anatomiski, vai ne, un kaut kā ne tā, ja? Un tad es domāju, man kaut kā durās acīs, un tāpat laikam mēs gribam būt konsekventi, un mums ir jāsaprot, kad runa ir par miesu un kad iet runa par ķermeni, ja? Tās ir atšķirīgas lietas, ja? Un pamatā, teiksim, Bībelē latviešu tulkumā jūs neatradīsiet vārdu ķermenis, ja? Kaut arī angļu un krievu tulkumos šīs te nostādnes ir precizētas pavisam noteikti un skaidri. Bet, ziniet, man kaut kā atnāca tāda lieta, ka man liekas, tīri labskanīgi skanētu šāds te, ja? Kā saka, svēts ķermenis, vai nebūtu labi ko? Jēzus Kristus svētķermenis, baznīca ir Kristus svētķermenis, atdalīts no pasaules viņa lietošanai, svētķermenis. Tas jau skan bišķi tā, kā saka, jau loģiskāk un tā tālāk. Es viņu laikam sākšu lietot, tāpēc, bet es zinu, ka, principā visi runā par miesu, ja, bet man liekas, ka tas ir labs precizējums un tā ir laba terminoloģija. Es saprotu, ka Zigmunds Kujiņš savā laikā tautas rakstnieks mēģināja, kā saka, redzēt, nāk kaut kāds jaunas lietas, ja, pasaulē, to televizors un tā, televizors jau bija visu laiku samērā ilgi. Bet nāk tie jaunievedumi, tie jaunvārdi, un tad viņš nosauc televizoru par tālrādi, vai ne? Tā viņi arī neieviesās, vai ne? Tālrādi, ja? Nav un cauri, vai ne? Tagad nāc tie datori, kompjūteri, viši tās smalkās high-tech lietas, vai ne? Un tad tur arī visi tie terminoloģija, kuros es pilnīgi faktiski tur pazūtu tev uz džungļos, es tur neko nesaprotu. Mums vajadzīgs ir brālis Helmuts, kas tur saprot visas tās lietas, vai ne? Viņš šodien nav, bet tā ir apmēram. Un, ziniet, pierasti, protams, grūti, tīpaši, ja mēs esam ieraduši kaut ko visu laiku, kā saka, lietot un darīt, un mums ir kaut kā jau iestrādājies asinīs konkrētas lietas, mēs it kā viņas atkārtojam bez saspringuma. Es domāju, arī mūsu garīgajā dzīvē, godīgi sakot, pierasti pie konkrētām lietām,
Man ir interesanti pētīt, teiksim, tradicionālo draugu, teiksim, brāļu, teiksim, domāšanas veidu vai viņu diskusijas, kad mums tur ir, un es tur ņemu regulāru dalību un tā tālāk. Bet tad es redzu, ka faktiski tā pieķer tradīciju, teiksim, konkrētām lietām, ir tik stipri, ka būtībā atraut no tā nav iespējams. Liekas, ka tas ir un caur tā ikonē tur ir jābūt, vai tas krusts ir tur jāmet un caur tā bildi, vai arī, kā saka, tēvreiz arī noteikti ir, kā saka, jāskait un bez tā mēs nekur nevaram, vai ne? Es savā laikā arī tēvreiz skaitīju šķiet 2 gadus, savā lūkšana dzīvē. Tad es tā smagnēju, bet no viņas atkāpos, un es sapratu, ka man garīgā dzīvē to netiek, kā saka, nav neko zaudējusi īpaši, vai ne? Un tad tu sāc domāt, kas tā tēvreiz vispār godīgi sakot ir, vai tas ir kaut kāda mantra, kur tev jānoskaita, lai tev labi izdotās, jeb šai būtībā tur ir kaut kas bišķi vairāk. Man liekas, ka tēvreizē vispār ir faktiski akumulēts viss Dieva potenciāls tur jau, un tad faktiski vajadzētu tā kā šķetināt un atraisīt, vai ne? Bet, ziniet, tā mūsu ierastības spēks, varbūt vienu piemēru es jums iedošu, tas ierastības spēks ir unikāls, Vai drīkst es jūs aicināt līdzdarboties tagad ar mani, es jums tādu piemēru iedošu, līdzdarboties ar mani, un jūs paši varēsiet pārliecināties, cik grūti faktiski pretstatīt sevi, jaunām lietām, kuras, godīgi sakot, man skan jocīgi, vai es neesmu pieredzis pie tā, un kaut arī tās, teiksim, ir pieņemams, un neviens tev par to neko arī neiebildīs, viņas vienkārši ir, viņas var normāli darboties un tādā. Lūdzu, sakrustojiet rokas uz krūtīm. Lūdzu, sakrustosim visu rokas uz krūtīm. Izdarām tā, izdariet tā, lūdzu, Bet tagad izdariet otrādi, Nekā, tagad tiesa pats akmulis, nekā. Tagad izdariet šī, nekā, es jau atdēļ, šitā, Kaut kā, jūs jūtat, ir diskomforts kaut kāds, Tāpēc, ka tas ir izaicinājums jūs ierastām, klišajām, vai tas, ka jūs, pagaid, man ir komfortabli šitā. Ko tu man te mācītāji? Kāds tur svētķermēs, kā tur dievies iet, vai ne? Nē, šitā ir, vai ne? Svaidījums ir, kā tur atties, es nemāku, vai ne? Tur tā ir, vai ne? Un visu, un cauri. Bet es saprotu vienu lietu, šitas viss ir nevis garā, bet miesā. Tas ir miesa ieradums, pareizi. Automātā tu pat nedomā šitā, vai ne? Izdaram tā, kā faktiski pirksts šitādā veidā, Jums noteikti, es nezinu kā jums, bet man kreisais īkšķi vispusē. Ir tā. Tur ir labais. Un tagad izdariet tā, lai ir otrādi, Tagad, lai izdariet šitā, ne? Jūs jūtat diskomforts, Kaut kas tāds jocīgs, es tā parasti nedaru, Man kaut kā, tā tīzlais jūtos, vai ne? Man vēl tā, kas te notiek, kaut kā neierast, vai ne? Par to ir acīm redzot runa, un līdz ar to, jo mēs biežāk faktiski to darīsim, jo principā tas būs ierastāk un principā tiks jau adaptēts, Tam ir vajadzīgs laiks, svētķermens, lai iet uz priekšu, es viņu acīm redzot lietošu. Es šo vārdu lietošu, pat Dievu ieziet, es gan nezinu īsti patīk, kā tur īsti tas aizies, varbūt, ka tas arī neaizies. Bet vismaz es kaut ko būšu, varbūt garīgajā, kā saka, laukā ienes kaut kādu novitāti, vai nekā saka, tāpēc. Svētķermenis Kristus, mēs te esam Kristus svētķermenis. Es domāju, ka skan labi nekāda vaina. Jūs varbūt neoponējat, labi ir. Man nav ar ko vienu jāstrīdās. Līdz ar to, vēl bišķītim par nedaudz par svaidījumu, tad vienmēr saka par formulējumiem, teiksim tā, ka faktiski, te ir viens tāds, ko es tā saprotu, ka viņš būtu iederīgs tā pārdomājot un pārcelot lietas par to, kas tas svaidījums gal galā ir, tas mūsu dzīvēm tā tālāk. Svaidījums ir Dieva, ne cilvēki, bet Dieva spējas, Dieva spēks un Dieva darbība cilvēkā. Es domāju, ka tas ir loģiski un tas saskan ar patiesību, Tātad svaidījums ir Dieva spējas, Dieva spēks un Dieva darbība cilvēkā, kas netiek šim cilvēkam dots dabīgā ceļā, kā iedzimts spējas vai talants. Vēl ko man gribētos, teiksim, ka svaidījums, tas ir Dieva spēks, kas ļauj panākt Dievu gribu efektīvi. Tas ir Dievu kontrolējošs gaiss un spēks, kas panāk savus nodomus tumšajā pasaules telpā caur sev piederīgiem cilvēkiem. Un Dieva svaidīts cilvēks ir kunga pilnvarots lietas darīt pat tad, kad tam iebilst visu pasauli. Ir kaut kāds Dieva spēks, ir kaut kāds svaidījums, kur tu faktiski var stāvēt droši visai pasaulē, kā saka, pretī un nebaidīties, jo tāpēc, ka Dievs tevī attiecīgi ir stiprāks par to, kā visu pasaules kopums kopā ņemot visus. Nākamais, es domāju, ka tas arī tāds vēl viens formulējums, kā man šķiet, ir iederīgs pie visa mūsu runātā teksta, proti, ka svaidījums tā ir dievišķa drosme. Svaidījums tā ir drosme iekarot pasauli Dievam. Svaidījums tā ir drosme iekarot pasauli Dievam.
Jo tas tā ir, jo ziniet, tāds zināmā veidā tās kristīgais biklums, jā, nu, faktiski, kā, nu, teikšana, tradīcija vidū, jā, tradīcija, teiksim, draudzēs, jā, nu, tur vairāk vai mazāk kristieši ir tādi bikli, jā, viņi tā kā stūrītī sēž, tā kā kaktiņā, tā mierīgi, neko tā īpaši, nekur nekā. Bet tev ir vajadzīgs spēks, tev ir vajadzīgs svaidījums, tā švunka no Dieva, lai tu varētu iet droši pasaulē, tā teikt, un nebaidīties, nu, kad tev nesapratīs, kas stāvēs, tev varbūt pat pretī, tev nepieņems un neskā vēl. Ziniet, es domāju, kāpēc ir vajadzīgs arī svaidījums spēks, es atļaušos tomēr salīdzināt šīs te lietas. Mani pārsteidz viena lieta, tad, kad ir vecā derībā ir derība Dievu tiek slēgta ar patriārkiem un tā tālāk, jā, un viņu tautu, jā. Bet, godīgi sakot, šie derība tiek slēgti, jā, faktiski, nu, kaunuma epicentrā. Kaunuma epicentrā. Un redziet, faktiski vecā derībā, nu, šo kaunuma epicentru, jā, bet Dievs faktiski, lūk, pievēršās pašam kaunuma epicentram un notiek apgraizīšana. Tā ir, lūk, asins izlīst un tā tālāk, un viss tur ir, vai ne? Un būtībā, faktiski, man liekas, kā abiem dzimumiem tas ir faktiski nēru sakopojums. Viņš faktiski dod pat dzīves nēru, ja tā var izteikt, viņš slēdz derību ar to visu, bet tas ir kaunums, jūs saprotiet, jā? Un redziet, faktiski, tev ir kauns liecināt par Jēzus Kristu, vai nav kauns, jā? Kā ir īsti, jā? Jo redziet, nu, kurš tad tagad lielīsies, ja man ir derība ar Dievu, ja parād, ka tev ir derība ar Dievu, jā, tu novelc bikses un parād, vai ne? Reku, man ir derība ar Dievu, skaties, lūko, reku, es esmu apgraizīts, vai ne? Bāž, tā taču nebūs, vai ne? Bet tagad jaunā derībā viņš runā par sirds apgraizīšanu, vai ne tā? Piedodiet, kad es tā intīmi runāju, bet, nu, Dievs to visu ir uzkonstruējis, ļoti atvainojos, ja? Nu, tā mēs te visi sēžam, vai ne? Bet jaunā derībā ir sirds apgraizīšana, un viņi piedzīvo to pašu, viņai jācīnās ar kaulu. Tāpēc, ka lielākā daļa tā nav pie tās pārliecības, pie kurš tu esi, jā. Redzi, un lai tu faktiski viņiem runātu kaut ko par Jēzus Kristu, tev ir vajadzīgs spēks, tev ir vajadzīgs svaidījums, lai tu varētu runāt droši un pārliecinoši, jā. Nu, labi, tie tādi piemēri varbūt. Tālūk, jā. Kad es paskatījos, ja, teiksim, šos tekstus attiecībā uz grieķu vārdu, ja, tur ir faktiski pamatā divi dominējošie vārdi, ja, un viņi principā kopā vairāk vai mazāk nozīmē gandrīz to pašu, ja, bet tādi ir tie skaidrojumi, ja, proti ziede, nu, tādi ir faktiski, es tikai tagad to paskatījos, es pirms tam, kad es runāju par to ziedi, es par to pat nebija tā ieskatījies, bet tā ir ziede, tā ir uztriepa, ja, kā es teicu, ja, un zini, kas vēl ir unikāli, tās ir spējas vai talants, tas ir pat apdāvinātība. Tas viss kaut kas nāk no debesīm, ja, kas nav faktiski nācis dabīgā ceļā. Un, ziniet, tas tev ir, jo es tā nevarētu stāvēt pie katras, ja Dievs man nesvaidītu, ja Dievs man nedotu pārdevīgi šīs spējas vai varēšanu, lai es te varētu justies vairāk vai mazāk, nu, kompetenti vai savā vietā, ja tā var izteikties, ja. Ja kāda tad nav tev domāt, un tu tam nav svaidīts, ja tā šī vieta būs tāda ļoti, nu, stipri diskomfortabla, ja, un tu ātri sapratīs, ka noturēties tu šitās te strīpas nespēs, vai ne? Tad spējas, talants, apdāvinātība, apdāvinājums, ja, un arī faktiski ieziet kā process, ja, nu, faktiski visu laiku viņš tev svaidi, ja, un mēs jau pagājuši reiz teicām, ja, kā Efeziešiem 5.18, ja nemaldos, ir teikts, ja, ka neaprēbinieties ar vīnu, bet topiet svētā gara pilnu. Un tas vārds topiet nozīmē nepārtraus darbības vārds. Topi, kas tu esi bezgalīgs tukšums visu laiku, tā nevar piepildīt, ja, topi, ja, un tad, nu, ko tad, nu, ja. Un reiz, ja jau tu visu laikā saki topi piepildīts un vēl joprojām neesi piepildīts, ja, tad jau es saprotu, ka mēs varam runāt par neapmierinātu dzīvi. Ja. Bet tā nav, ja, tur jau, tas man runā drīzāk lūk par ko, ja, ka faktiski Dieva svētais gars ir caurplūstošs, ja, viņš ieplūst un izplūst, un tas ir tāds nebeidzams rezervors, ja, kur tu var stāvēt droši, jo Dieva resursi, kā saka, nav aprobežot neko, ja mēs runājam par Dieva svēto garu un par viņu svaidiem. Vēl viena lieta, kas attiecās uz svaidiem grieķu valodā, ir vārds kontakts. Kontakts, jeb saskar, ja. Nu, lūk, ja mums ir kontakts ar dzīvo Dievu, tad, kad es esmu svaidījis, es esmu sakontaktēts ar Dievu, mīļie cilvēki. Es esmu kontaktā ar Dievu. Pie tam tas nav vispusējs kontakts, tas ir dziļš kontakts, ja. Tas ir būtības kontakts, jūs saprotiet, ja. Un redz, un ja principā tāpēc arī Dievs saka nepieskarieties maniem svaidītājiem, ja. Vienmēr sakot, ja tu pieskarsies manam svaidītājam, tu pieskarsies man. Tu pieskarsies Dievam, ja? Un ja tu pieskarsies Dievam, ja, tad godīgi sakot, ja tev nebūs attiecības ar Dievu, un tu būsi principā naida pilns gan pret debesīm, gan pret viņu ļaudīm, nu tad es tavu dzīvi neapskaužu, ja? Nu, lai nu kā arī nebūtu. Protams, ka Dieva žēlstība klājās par visiem, viņš varbūt arī ņem vērā to, ka pēc 5 gadiem šitas drāņas tomēr glābsies, vai ne? Arī tādas versijas, protams, varētu būt. Bet kontakts, ja? Kontakts, ja? Saskarsme, ja? Un tāpēc svaidījums ir ļoti vajadzīgs, ja, un šī gadījumā, ja tu esi, teiksim, pie katras cilvēks, kas ir aicināts, ne jau visi būs aicināti pie katras, ir cilvēki, kas ir izredzēti tam, nu man ir kontakts ar Dievu, es esmu saštepselēts, ja tā var izteikties, nu man ir tāds,
Jā, nu tā. Nu tad līdz ar to es esmu šeit, jā. Ja es aizēju prom no šī te aicinājuma, tad godīgi un aizbrauc tā teikt uz Īriju un pie sēnēm tur un nezinu, ko tur vēl tur darīt, vai ne? Es nezinu, man es esmu pazaudējis zinām kontaktu, jā. Es esmu kaut kur talantu noredz, ja palicis, ja dotības ir dāvans, es esmu nolicis malā, kas arī faktiski svaidījuma daļa, vai ne? Nu, un es tur, vai nu, es nezinu, strādāju tur Īrijā tur uz biešu laukiem, viņam ir biešu lauka, nav neatceru, nu, katrās viņam lauksaimniecība viņam tur ir. Viņam ir ļoti skāba bābo, vienkārši draņķīgs skābas. Galīgi nekas tur, jā. Nu, lūk, jā, tā kā kontakts, jā. Tas nozīmē vēl arī iebērzi, jā. Tas nozīmē to, ka Dievs nav kā saka, viņš nav vispusējis. Viņš strādā dziļi, viņš tur iemasē, labā nozīmē, viņš iemasē, kā saka, visu to savu gribu, visu to vēlu, lai tu būtu varošs spējīgs un lai tas faktiski tiešām ir, kā saka, bez mazvai. To es savā, teiksim, aicinājuma grupē, jā, un attiecīgi tā, jā. Tas nozīmē arī konsekrēt, ja faktiski veltīt kādu cilvēku amatam, jā. Un ziniet, un var jau faktiski reliģiskā sistēma te nākt un uzlikt rokas un ar krustiem te vicināties un ar visādiem tur, kā saka, kvēpināmiem aparātiem un nezinu, ko tur vēl, vai ne, tur ampelēties ar to visu, vai ne, un tā no attiecīgi, vai ne, tāpēc, ka tu esi beidz teoloģijas semināru, vai ne, šeit tev, vai ne. Nu, bet tad jautājums vienalga, vai, teiksim, vai tu esi ordinēts no Dieva, vai tu tam, ko tu dari, esi ordinēts no Dieva, restīvi, vai tu esi konsekrēts tam, jā, konkrēti, jā, vai tu esi atdalīts un faktiski ielikts tajā visā, vai ne? Un tie ir atkal tādi, lūk, momenti, kurus mēs nevaram ignorēt, vai ne? Tāpēc es saku vēlreiz, man nepārliecina reliģiskā sistēma, man pārliecina debesu sistēma, jā, un tās lietas ir samanāmas un saredzams ir kaut kādā veidā, kā saka, tverams vai visam nopietni, jā. Tad restīvi konsekrētība ziedot kādu cilvēku vai veltīt viņu kādam amatam, postenim vai kalpošanai, tas saistās ar svaidījumu, tā teikt, nozīmu un jēgu. Nu, lūk, un redziet, kas ir interesanti, jā, bet jums nevajadzētu uztrauties par to, ka jūs varbūt sevi dziļi sajūtat savu aicinājumu, tāpat laikā nav pienācis brīdis, kurā jūs, kā saka, varat sev šo aicinājumu realizēt vai pienākt tam ceļu stabiņam, jā, kurā faktiski viņam visam ir jānotiek un jāatreisās. Es tā skatos uz Jēzu, un viņš 30 gadus nedarīja to, kā viņš faktiski bija aicināts šeit uz zemes ierasties, vai ne? 30 gadus. Cilvēku vajadzības bija apkārt kā jūra, un viņš nereaģēja uz viņām. Faktiski viņš uz viņām vismaz Bībelē par to klusē. Nereaģēja neko, viņš gaidīja savu likteni stundu, savu aicinājumu stundu, jā, viņš bija paklausīgs, un es sakot vienu lietu, es domāju, ka viņš, tad piedomāties, viņam, teiksim, būtu 25 gadi, jā, tagad tā. Viņš zina savu aicinājumu, viņš zina, kas viņš tāds ir, viņš to zina, viņš lasa raksts, viņš zina, viņam viss runā par to, ka viņš ir Dieva dēls, jā, viņš to viss, jā. Un viņš tāpat laikā vēl nav neko nedara, tu it kā būtu gatavs, it kā viss ir ok, vai ne? Un tad es saprotu vienu lietu, ja, ka runa ir par laika pilnību. Ja, mēs visu laiku, man tā liekas, ka mūsu garīgajā praksē mēs visu laiku ignorējam laika konkrētās lietas, ja, kad ir Dieva laiks konkrētām lietām notikt. Ja. Tā, kad bija tie 30 gadi, tā lūk 4.18, ja, to mēs visi zinām. Un tad šis te teksts skaidri un gaiši pasaka, ja, viņš tā tiec sinagogā, vienā reliģiskās sistēmas vidū, ja, kur faktiski visi pieraduši, kā saka, dzīvot pareizi dzīvi, bet tajā neņemot līdzdalīgi, bet bez sirds, teiksim tā, ja, bez šīs sirds Dieva atziņas un tā tālāk, bet no kā nebūtu. Viņš atver un tagad iedomājieties kāds izaicinājums pēkšņi, ja? Taču faktiski 400 gadi pravieši klusējuši, 400 gadus pravieši klusējuši, Dieva vārds nav skanējis. Un dzīvais Dieva vārds dzīvo starp viņiem kā galvnieks, kā namdars, ja viņš tur ņemās vai nekā saka, viņi pat neieraug to, ka Dieva vārds ir tur, ja? Tāpēc man ļoti patīk šīs te piemērs, ko Dzintars te teica, ne? Kāds te tagad, kamēr es runāju, te tās 10 minūtes, kāds ir jūtas savus kreisās kājas lielo īkšķi, ja? Kāds ir piedom, viņš taču tur ir, vai ne? Bet viņu tu nejūt. Un tieši tas pats ir ar Dievu, ja viņš ir, bet tu viņu nejūti, ja? Tu varbūt neapzinies, bet viņš ir, ja? Nu, nosauc man viena, teiksim, viena šīs pasaules esmības caurumu, kurā Dievs kā varbūt pagājis garām, un tur viņa nav, ja? Tu to gan varētu tur noslēpties bišķītiņā, ja? Nu, esamība nav tukša, ja, kur tu tos caurumus var aizpildīt pats ar savām ambīcijām, nu tas taču galīgi garām, vai ne? Un te nu tāds teiks, ja, tā kunga gars ir uz manis, kur viņš agrāk tev nebija uz tevis. Tā kunga gars ir uz manis, ja, un viņš saka tā, jau viņš ir svaidījis mani sludināt labo vēsti. Redz, ir svaidījums, ja, attiecīgi darīt lietas labi, ja tā var izteikties. Un tāpēc Dievs, man tas runā par daudz ko iedomājies, ja, kā faktiski bardaka vidū, jucekļu vidū, ja, nesakārtošu dzīvi, kā saka, jūrā, ja, esot, ja, viņš nāk kā labais vēstnesis, ja, labs. Viņš nenāk ar pārmetiem, paklau, jūs tur jocīgie muļķi un tā tālāk, jūs kas jūs, neko es esmu īstais, es jums parādīšu kā vajag, vai ne? Tev tas ir nepareiz, tas ir nepareiz, tas ir nepareiz. Tu zini, ka Dievam tas ir man, tas nepatīk, vai ne? Dari tā, dari šitā, dari ne tā, ne kā, zinu, šitā, tu sāc nervozēt, ja tāds Dievs ir tev, vai ne?
Man ļoti patīk, kā Bils Džonsons teica, ka Dievs ir izvēlējies faktiski dzīvot ļoti nervozā vidē, tas ir draudzē, vai ne? Kā saka, un pie tam mieru, ja? Dīvaini, vai ne? Tas ir vēlreiz. Bet viņš nav piekasošs, viņš ir, es nezinu, viņš ir foršs, ja? Es zinu, ka es esmu nepilnīgs, es zinu, neskieto, ja? Es esmu nepilnīgs, šī te nav pat pilnība 100%. Tas man tu pazemībā un vienādo jūs ar, es varu vienādot sev ar jums, ja? Nav problēma, ja? Tikai, brīnums, ka es te stāvu, ja? Tā viņš ir, ja? Liecās, Lūk 4.18 jau ir ar to, faktiski viņš pat precizē beigās, ka viņš to visi nolasīs, viņš precizē ko, ja? Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Šodien, agrāk nē. Viņš bija pravietiski pateicis, kā gaiši, visiem tev vajadzēja rēķināties. Tev kaut ko Dievs apsola tavā dzīvē, bet vēl nav šodien. Ja? Vēl nav šodien, tu saproties. Man arī, es zinu kaut ko, bet vēl man dzīvē arī nav šodien. Ja? Es dzīvoju vienā kalendārā sistēmā, gaidu, kā tā būs, vai ne? Bet nav, ja? Un tikai skaties, ja, teiksim, mazais ganāmais pulciņš, man laikam jāmāk arī ganīt kaut ko tādu mazu, jā, lai es varētu vispār sākt pretendēt uz kaut kādiem lielumiem, jā, teiksim tā, jā, forši, jā. Labi, tu pieņem, kā Dievu gribētu, jā, pat ja te nāks 5 cilvēki, ja, bet Dievs man liks te sludināt, tad es sludināšu tiem tukšiem krēsliem, vai ne? Viņš tur sapakos viņus ar eņģeļiem tos krēslus, vai ne? Klausīsies tur tās viss, jā, smaidīs, tāpēc, ka ko es varu iemācīt eņģeļiem, jā. Labi, Man jau te 2 stāvi, te viens pa otru, kā 3. vēl aiz muguras. Jūs neredzat viņus nekad? Nav jums tāds, jā? Nav jums vīzijas, jā? Tā. Un viens stāvā pārmetumu kuvaldi, kuram te ieblēst tagad, ja kurš tas nepareizais ir, kā saka, iemaukt, tad tāpēc, ka viņš kaut ko nevēl. Šodien ir jūsu ausīm dzirdētais raksts piepildīts, un viss tur viņam piebalsoja un brīnījās par žēlstības vārdu. Bet es gribu paieties bišķītni, kas ir interesanti, ja svaidījums ir interesanti, ja. Būtībā mēs it kā visu laiku tās 90. gadu teoloģiskās, teiksim, tās abstrakcijas vai kaut kā tam līdzīgi, vai tās, es nezinu, tās norādes vai formulas vai kaut kā tam līdzīgi, viņas pamatā kaut kā bija virzīts, lai apmienātu vairāk vai mazāk mūsu apzināto vai neapzināto egoismu, ja. Man šito kungs to, un tur, un viss tas bija urā, un aiziet, un viss, un mums būs mašīnas, mums būs viss. Es neesmu pat mašīnām, es esmu pat mašīnām, nav problēma. Ne par to ir runa, ja? Bet tu tam nedzīvo, tu pēc tā neskrien, tu pēc tā neaugs. Ja? Tās ir piemetamās lietas klāt tikai tāpēc, ka tu ej pareizi ceļu, jau viss. Ja? Tev pat nav jāsaspriezt par šīm lietām. Nav. Tās ir piemetamās lietas. Ja? Kāpēc man lūgt par to, kam jābūt ir piemestam? Ja? Es jau varu faktiski, es paļaujos uz Dievu arī savās finansēs vai kā tam līdzīgi, bet es teikšu godīgi, es neredzu, ja, savā priekšā, neatkarīgi no tā, kā pasaule ekonomiski tagad, teiksim, sevi pieteiks vai pārstāvēs, vai ne? Bet es neredzu sevī, tā teikt, mokpilnas, ja, augsts absolūtā nabadzībā esošas dienas. Bet ja arī viņš tam aicinās, es būšu laimīgs. Es tā domāju, Sālamans, Dāvids, tie bija baigie karaļi, ja, rītīgie karaļi, kur vēl biezāki, vai ne? Biezāks jau nekas vairs nav iespējams, saproties, ja, tur jau sudrabs ne par ko vairs netika vērtēts, ja. Nav kā spāļi tā drīkst izteikties, vispār nav problēmas, ja visi lielie brauc no pasaules dzirdēt to gudrību, viņi pat nebrauc pēc naudas, viņi brauc pēc gudrības, ja palīdz mums finansiāli valstī slikti iet, vai ne, iedod kādu peso, ja ne, viņiem gudrību vajadzētu. Super, vai ne, kas pēc kādām vērtībām mēs te tiesamies, ja viņiem nevajadzētu tās pūrlādes un tā tālāk. Bet Jānis Kristītājs, jocīgi, vai ne, nobliezis vien kamielu, vai ne, kā saka, un tad attiecīgi ieterpies viņā, vai ne, kā saka, es nezinu, ētu tādas jocīgas lietas, mēdu es labprāt ēst, bet tos šķirstošos, krapšķošos izseņus. Jā, tu esi pārliecināts par to šodien, jā, teiksim tā. Ja man Rīmī kulinārā pārdot tās ir beigtas sienājušas, es nezinu, es gribētu viņam maksāt, vai ne? Uzlai tu kādu mērķi viņam virsū grib, man ir vienalga, vai tos pašus gurtus, ko te man pat teicu, vai ne? Uzglaznotos, taču nav problēma. Man būs jācīnās, ja? Kur es vakar te dzirdēju, kur te teicu? Trešdien bija, kas te bija, kas to teica, ne? Nekur es dzirdēju. Pagaid, kad tu par Maiku Velsu stāstīji, vai ne? Āfrikā, šausmas, vai ne? Viņš tur kaut kādā ciltī tur ir nokļūs, vai ne? Tāpēc viņš laikam ātrāk uz debesīm nonāca nekā nevarēja vienkārši jau turēt šo dzīvesveidu, vai ne? Ieiet džungļos, tur baigie, kā saka tādi, vai ne? Tur viss tādi lapiņām piesagušies un nezinu, ko tur vēl, bet viņam tas skaitās cēli un labi, ja kā tur bija attiecīgi, tu dzēri to ūdeni un atspļauji, vai ne? Un tad dod tām nākamām, tāpēc, kas tas bija cieņas pilns kaut kāds, vai ne? Rituāls, ja, redz, ja tu cieni, vai ne? To iedomājies, tagad to aizbrauc, vai ne, uz vienu džunglu, vai ne? Tas tur dzers, tas spļauja, es teikšu, tā kā atnāks man tā bļoda, es izdzeršu un es izvēmšu, nevis izspļauju. Tas taču, ne, ja, es nezinu, ja, kā tur būs īsti, bet traki, vai ne? Traki, vai ne? Tur jābūt, labi, es saprotu, vai ne, bet viņam var vajag glābšanu, vai ne? Labi, viņi tajā pa fāzēm, mēs esam citā pa fāzēm, mums vienalga fāzes, vai ne? Mēs tikai varbūt esam kultūrā noģērbti, bet idioti mēs tāpat kaut kā esam, vai ne? Brauc. Pareizi, vēlreiz pareizi pateicu, viss ir reļķivna.
Nu, labi, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš ir svaidījis man sludināt labo vēsti tev paklau. Nevis pārmetumu pilno, nevis kaut kādu piekasošo, nezinu, kas tur vēl tādu jocīgo vai kā tam līdzīgu. Labā vēsts. Nu, labas ziņas jau visi grib dzirdēt, vai ne? Kaut gan faktiski pasaulē laikam ne, viņiem jau faktiski vajag sensācijas, kuras visi ir ar asaņiem, kā saka, iztrieptas un tā tālāk. Ja tas kaut kādā veidā cilvēks vienkārši, kuri nav, kur kas notiek, nav. Labās ziņas jau principā pasaulē maz skan un ir. Bet es domāju, ka nogušiem cilvēkiem vajag labo ziņu, jā, tavu labo vēstu, un faktiski, ja pasaule nevar piedāvāt neko labu un faktiski izēja no taviem, kā saka, dzīves strupceļiem, jā, tad būtībā debesis ir absolūti erudīts šo te lietu pārstāvēt un nedot tev, un faktiski patiešām atvest mājās tevi, kā nomaldījušo sāvi. Viņš mani svaidīs sludināt labo vēsti, jā, un tad viņš uzskaita te konkrēti cilvēku grupai, uz ko viss centrējās viss. Un tagad es tā domāju, interesanta sabiedrība te veidojas. Te ir nabagi, sirdīs satriektie, gūstekņi, aklie un izmocītie. Šitāda sabiedrība. Nu tā, es nezinu, cik teiksim procentuāli Latvijas sabiedrībā šādi cilvēki ir. Man liekas, faktiski jau, katrā ziņā pie kaut kādas kategorijas jau viss te pieder, vai ne? Nabagi, sirdīs satriektie, tā ir gan bagāto, gan nabagu vidū, vai ne? Gūstekņi, grēk gūstas, laikam acīm redzot, vai ne? Akliem apgaismību, tad vēl es to teikšu, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš ir svaidījis mani sludināt labo vēsti konkrētā laika pilnībā. Nabagiem, un ir sūtījis mani dziedināt sirdīs satriektos, sludināt gūstekņiem atbrīvošanu, akliem apgaismību un atlaist izmocītos brīvībā. Nu redz, un es domāju tā, ka evaņģēlijs jau var faktiski, principā, brīvība mēs esam aicināti. Tad tas nozīmē to, ka man faktiski ir jāpasniedz Dieva vārds tādā veidā, lai cilvēkos atraisītu viņu, faktiski visu viņu patību, būtību un tā tālāk, vērst viņas brīvības laukos, ja. Varbūt, ka tāds pareizais brālis vai māsa, eksperti vai kā tam līdzīgi teiks, pagaid, tev nav tiesības uz brīvību, tāpēc, ka mums visiem te jāiet ir šaurais ceļš. Arī tā var uzreiz nolikt, vai nekā saka iedot, vai nekā saka iedzīt krustā, kaktā un tā tālāk, vai ne? Bet, redziet, tas ir kā mēs to saprotam, tad ir šaurais ceļš vai platais ceļš, ja, un es zinu, ka Jēzus Kristus ir platais ceļš. Ja es par to saku skaidru un gaišu, ka viņš ir platais ceļš, viņš ir svabats ceļš, viņš tiešām ir plats ceļš. Beigsim, es domāju, ka ienesīsim vismaz skaidrību savā domāšanā, tur ir skaidru un gaišu, ebreju tekstos ir teikts, ka tas ir plats ceļš, ja to pat nevar, kā saka, bērnu, tu nevar novaldīties, viņš ir tik plats, ka tu skrien, cik tu gribi, stundām ilgi, viņš ir nalgā platumā, kā saka, jau vēl tu neesi aizsniegts, ja. Viņš ir plats, ja, tu esi drošā vietā, brīvs, ja, plats ceļš. Miesē viņš ir šaurs, loģiski, ja. Miesiskam tas ir maksimāli, kā saka, ja. Un redziet, un tas ir tik šaurs, ka faktiski tie grieķu teksti runā par spiedienu, ja. Tie runā par spiedienu, ja, tas ir spiedienu pilns ceļš. Un līdz ar to es saprotu vienu lietu, diskomfortu izjūt mūsu miesi, ja. Mūsu miesiskais cilvēks izjūt diskomfortu, vienmēr. Un tāpēc atkal te ir tā skaidrība, kā mēs sevī, kā saka, izmeklējam lietas, kas mums ir, kā saka, tas garīgais cilvēks un tas miesiskais cilvēks, bet tā ir atsevišķa tēma. Tātad vienmēr sakot, nabaga sirdīs satriekt, gūstekņi, aklie un izmocītie. Es atļāvos paskatīties, ko tad nozīmē tas grieķu tekstā, izvērsīsimies, kas tad ir tie cilvēki, kuriem tā kā mums būtu tā kā jāsadarbojas, ne, bet pie kuriem mums tā kā būtu Dieva aicinājums iet, ja. Un tad es saprotu, ka, lūk, ja tā ir viena sabiedrība, ja, kura būtībā, kā saka, ir pilnīgi bezcerīga, ja tā var izteikties, vai ne, un tad es tā domāju, ka tie 90. gadu teoloģija mums kaut kā mācīja visu laiku, ja, ka, vai tā dzīve pareizi iekārtoties, vai ne. Tur attiecīgs virsotnes, ja, tu neesi aste, bet tu esi galva, es jau smējos, Kristus tam svēt ķermenim taču nav astes, mēs visi esam vienalga, kur mēs varam būt, vienalga, tu esi savā vietā, vai ne. Es zinu, vecā derībā tu ir tas teiks, ja, tu ir galavā, vai ne, kas, visi tādas galvas, ka visi aizmies var pārēju ķermeni. Kā bija tās tie sacerējumi, profesori kaut kāda tur galva, ja? Daudz galva, ja? Viss pārējais ir pazudis, saproties. Vismaz viņš ir brīvs no ēšanas un no tolētas apmeklējumiem, tas arī kāds. Saķermēties tikai nevar uz zobus izturēt. Nabaga sirdīs satriektie, gūstekņi, aklie un izmocītie, tas ir Kristus skatījumā šīs kategorijas veido pasaules sociālo vidi un gaisotni, kas valda ikvienā šīs zemes valstī un vietā. Brauc, kur tu gribi, tu viņus sastaps. Brauc, kur tu gribi, tu viņus sastaps. Ja. Un es saprotu vienu lietu, ka mums ir faktiski aicinājums mērķiecīgi virzīties uz šiem cilvēkiem, ja, atbilstoši. Un viņiem faktiski redzēja, kas paliek, mēs neesam te sevis dēļ, mēs esam citu dēļ. Tas būtu jāsaprot. Es te neesmu sevis dēļ, ar man visi kārtībā, es varu aizbraukt mājās tūlīt pat šodien, vai ne, nav problēma. Bet man, ir tās, es savā laikā to teicu, bet, atkārtošu vēlreiz, ja, ka faktiski tas, ka tu uz šīs zemes esi vēl joprojām, tas liecina par to, ka Dievs bez tevis mīl vēl kādu, ja.
Viss, āmen, jā. Tas ir vairāk kā skaidrs, jā, un tā nu ir. Tāpēc mēs šeit esam, mēs tiekam gatavot kaut kādām konkrētām lietām, lai palīdzētu daudz efektīvāk un daudz tiešām, nu, dievišķāk un pārliecinošāk šim te visam te 5 grupām. Es patiesi kaut pie šīm te 5 uzskaitītām, jā, ja mēs uzšķiram apustuļu darbu 10.38, apustuļu darbu 10.38, te ir tāds teksts, ka Dievs ar svēto garu un ar spēku ir svaidījis Jēzu. Ja viņš ir svaidījis ar svēto garu un ar spēku, atceriet Jēzu, ja, un viņš tagad dzīvo mūsos, tad nekur tas svaidījums nevar aiziet. Viņš tepat vien ir. Dievs ir svaidījis visu draudzi, ja, visu savu svētķermeni, teiksim tā, ja. Un viss notiek, ja. Mēs bez tā svaidījuma nevaram. Mēs funkcionējam svaidījumu, tā teikt, virzīt, vadīt, apskaidrot, mācīt un tā tālāk pamudināt un viss, kas ir nepieciešams. Nu, svētais gars mūsu vadotniecība. Dievs ar svēto garu un spēku ir svaidījis, atceriet Jēzu, kas gājis ir apkārt, labu darīdams, labi sludina, labu dara, ja. Es saku un atkal, jo man gribās pieteikt aktīvu kāru visiem šiem pelēkiem toņiem draudzē. Draudz domāšanā, draudz katedri, kas te tāds drūmos mākoņus vēl pār vai ne un tā tālāk. Un kā faktiski cilvēki pēc dievkopēm iet raudātām tikai tāpēc, ka viņi netiek galā tām pamatnostādnēm, ko te nobliež katedri. Nē, vēl vienkārši tas cilvēks viņš līdz. Nu, tu palīdz viņam taču, jā. Nu labi, varbūt šodien kaut kas neveicās, nu tu jau nezini, varbūt pēc gada aizies, jā. Nu varbūt, ka tur atraisīsies pēc gada, jā. Nu ko tu zini, tu taču nezini, jā. Man vajag tagad, jā, nu labi, pasaka to viņam, vai ne? Tur pulkstens neies pēc tagad, ja viņš nenoregulē laiku pēc tavām kaprīzēm, nu viņš nenoregulē, jā. Viņam ir konkrēts laiks, viņš uz to vispār neatsaucās, jā. Viņš ir gudrs Dievs, jā. Viņš zina, tāpēc, ka viņam ir jāpāraug, tu tikai gribi pārvaldīt savu privāto dzīvi, bet viņam jāpāraug visu esamību, jā. Wow, jā, viss viņam ir jāpāraug. Un viss funkcionē vienkārši savā gudrībā, kur mēs vispār nemaz nespējam. Tāpēc ir ticība, vienkārši paļaujies, viss būs. Tu esi drošās rokās, paļaujies, labi, nav šogad, nav nākošu gadu, nav pēc 5 gadiem, nav pēc 10, nu nav taču problēma, viņš gaidīja 30 gadus, jā. Mūs gaidīja 40, kas tur vēl gaidīja kaut ko, vai ne? Gaidīja. Un tā gaidīja tik ilgi, kamēr tu nonāc pie šitiem te, ka tu pats kļūst nabags, sirdī satriektais, varbūt zināmā veidā vakals, izmocīts no gaidīšanas, jau domāts, ja, visi tēlīgi pilnīgi, man viss piegriezies, vēl nav, un viss, ko es te vispār daru, es te veģetēju, es esmu te, tā nav draudz, tas ir tā dārziņa noliktavu, ja, te viss, nekas nav, ja. Nu, tad sūtiet man kaut kādu vēstnes, kas man tagad to labo vēstu var iedot visu. Es esmu gaidījis pārāk ilgi un nenotika. Jūs te pa Latvijas apmādu runājat, vai naidē, ja jums te sakāps galvā un tā tālāk. Ja. Un tu jau to var teikt, nu, jā, bet tādā brīdī, kad tev Dievs pateiks, tad es gribētu redzēt, kāda būs tad tavu tekstu un pārliecība. Ne? Nu, labi tā, ja. Tad jāsakot, es turpinu to apustuļu darbu 10.38. Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis atceriet Jēzu, kas gājis apkārt labi darīdams. Nav iestrēdis vienā vietā, jo mums vajag faktiski staigāt pa visu Latviju, vai ne? Varbūt arī bišķi vairāk un tā. Labu darīdams un dziedinādams visu vēl nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Un te ir runa par nomāktu, to vēl 6. kategorija pienāk klāt. Vēlna nomāktie, viens garīgā spēka nomākti cilvēki, nomāktība, drūvais tonis. Tagad baznīcā atnāk nomāktie vēlna, nomāktie depresīvie baigie, zin tur, vai ne? Šitas te ar vēl stāv, kā saka, un tā baigi reliģiski te dot vaļā, vai ne, kā saka, un to nomāktību vēl tikai, kā saka, piedot klāt, vai ne? Te tu atnāc ar 30 kārtīgi, viņš te uzliek 60 kārtīgi, vai ne? Staigā laimīgs, vai ne? Nomākt drūms tagad tā, vai ne? Jo Dievs redz, jā, sodīs katru, jā, kas te tā un šitā un nezinu, ko tur un vēl kaut kā, jā. Mēs esam tik negatīvi bieži vien tādi piekasoši visu laiku, un tad bieži vien arī no savām pašpatmīlības pozīcijām vai egoistiskām pozīcijām, nu, pilnīgi garīgā zīdainība, es nezinu, ja. Un tad mēs lietojam to burtu, un to burtu mēs taču galinām vienaiz otru, tūlīt nos, burts nokam, taču pareizi, vai ne? Burts ir šausmos, Tā stāv rakstīts, tikai ne tavā sirdī, ja. Stāv gan pareizi, jau uz tām lapām viņš ir rakstījis, un tu viņu var paņemt tā nekā saka, un te nodot, kā saka, to garīgi nestiprot, tā teikt, nu, tā kā es saku, kas tu esi? Tu esi Dievu lauka, tā teikt, es nezinu kā, vai ne, Dievu, es nezinu, ko gāzējis, vai kas tu tur esi, nu, kas tu viss nost un cauri, vai ne, un kas te vairs nav, viss zem Dievu tiesas, vai ne, putekļi pa gaisu, tu pats esi melns, un nojaucās ar putekļiem, viss ir aizmiglojies, bet tu tur ārdies, ņemies baigi, zin, tu visi vēlns, viss apkārt, es ar tos mācītājs dzirdu, vēlns, visur vēlns, dēmoni, jaunie gārti, tu zini, reki, tu jūti, jā, te ko es neko nejūtu, es esmu totāli nomirst šitai te telpai, es neko nevaru saprast, kas man tur būtu jājūt, es jūtu Dievu, kā to mani gani, jā, viss, jā.
Ja tas astainais tur pienāks klāt, tad es viņam tā uzmīšu, ka tik turies, vai ne visi, jā. Es nezinu, vai tad, kad viņam izraus astu no viņa, kā saka, astas kāla laukā tur vai ne, vai viņam atjaunies kā ķirzaka, es nezinu, jā. Es nezinu, es kā viņi, nu labi, es te tad laišu tā laikam droši vien. Nu tad lūk, jā, Nē, pareizi, taču paldies Dievam, ka jūs man saprotat, jā, tāpēc, ka mēs taču esam attēdušies tos tev, ne? Mēs esam attēdušies tās pareizības, esam, ne? Un visi visur, jā. Vai tā ir tradicionālā draudze, vai tas ir kā tā pareizā harizmātiskā draudze, jā. Mēs esam ļoti pareizi harizmātiski draudze, ne? Tāpat mums ir tas viss ir, kaut kur droši vien. Un tāpēc es saprotu, mēs esam mācekļi, man tā liekas, Dievs māc mums dzīvot pozitīvi. Taču, ja mēs nemākam pozitīvi dzīvot, ja? Mēs esam tur, jā, nomākti, tur baigiet, tur vai nekā saka, un satriekti jau, un aklie, un nezinu, ko vēl, un šausmas gandrīz, vai tikpat kā rādāra pasauli, vai ne? Tu mūs tur esi, kā saka, izņēmis, jā, bet tāpat laikā mūs tur, mēs saprotam tos, bet mēs saprotam to, jā, kā saka, tā sanāk, vai ne? Nabagi. Tas nozīmē ubaks, izputinātais, nabaks, kas diedelē publiski, spiedīgu apstākļu upurs, trūkumcietējs, kas vērdzīgi zemojas citu priekšā, cilvēks, kas atrodas konstantā postā, sāpēs, bēdās, ciešanās, raizēs, tas, kas ir pieplacis zemē. Tas, lūk, ir tā pirmā kategorija, nabaks. Saproties, jā? Trūkumcietējs un tā tālāk. Kāpēc tev nav bēmas, tu taču esi mācītājs, tev taču vajag mašīnu vai kā? Ja man būs atkal apsūdzētāji, kas teiks, pagaut, tu te staigāji spaiņiem, te noslauc visu to ganāmo pulku, vai ne? Tā kā man bija BMW 740, tāds viņš laikam tur bijis, ritīgs limuzīns, vai ne? Es piebraucu tā pie baznīcas, kas bija pilna, tā kā es viņas jokojot sauc, ka pensionāru klubiņš. Es piebraucu ar to limuzīnu, to komfortablo, vai ne? Man tā stāns nav saziedoši to BMW, nav, jā. Un arī nespēja nosiet man tos benzīnu izdevums, vai ne? Tā tālāk. Kāpēc tu neesi? Un tā. Ja tu esi ubaks, izputināts, es neesmu, ja, bet tu diedelē tur kaut ko, ja, taču itā, ja. Мне Господь сказал, что Бог должен, мне дать, ты должен дать мне там tik un tik. Es šitos arī dzirdējis, vai ne? Kas tas viss tāds ir? Tā ir diedelēšana, jā. Tas kaut kas galīgi nepareizs, jā. Bог тебе сказал, а мне ничего, vai ne? Tas taču galīgi garām. Labi. Tā ir pareizi. Tu esi trūkumcietējis. Tev ir mājās lētskaps, man nav, nāk vasar vajadzētu tā kā iegādāties, vai ne? Tā tālāk, un tā, tas sākās viss tās interpretēs, tas ir lāsts, jau tur ir kaut kāds paužu pēcības lāsts, laikam tur iznāk līdz atām augumam, un tad tas nozīmē, ka faktiski man senču vismaz 32, jā. No tiem 32, kurš tur dzīvojas pareizi vai nepareizi, es nezinu, vai ne? Un tad tur kaut kas ir saglabājies, kādu numuru te 29, vai ne? Un tagad man nav lētskaps mājās, vai ne? Man nav leckapi, jā, tā, es zinu, saproties, jā, čau, vai ne? Zinu, kas man uzdāvināja šito plīti, kā viņš sauc. Mikrovienu, jā. Mēs varam visādi interpretēt, piekrītēt, tā ir komēdija. Es tiešām tā mierīgi smaidu, un es domāju, nekas man jāatsaucās uz sirds, nekas, jā. Bet mēs tik draugi, mēs baigi eksperti esam, vai ne? Samācījušies, esam sabāzuši savu šito kibernetisko kārbiņu ar informāciju, saproties, jā. Un te, tā kā saka, sviežam te pa labi un pa kreisi. Un cilvēks ir problēmās, viņš nāk, lai viņš būtu saklausīts, sadzirdēts un saprasts, vai ne? Tā tur smauc formulas, jā, tā, šitā, nes, ko tur un kā tur, un bāš, pagaid nomienies un ieklausies cilvēkā. Sirdīs satriekt, jā, arī baigais spektrs paklausies, jā, tādi cilvēki, mēs pie tiem esam aicināti. Paklausies, ja es esmu aicināts pie trūkumcietā, verdzīs zemojas citu priekšā, cilvēks konstantā postā, sāpēs, bēdās, ciešanās un tā. Es ieeju viņa negatīvajā dzīves laukā, jau paklausies, ap viņu taču grozās viss šī negatīva aura. Ja tā var vispār, gaisot, labi, gaisot, aura, jā, nezinu, kas tur. Jebkurā gadījumā. Man ir jāiet negatīvā pasaulē, man ir jāiet, tāpēc man jābūt svaidītam, lai viņi man neaprītu, ja? Lai viņi man neaprītu, ja, savā šitajā visā, vai ne? Kurn, purš, durš, ja? Valdība ir šitā, Krievi šitā, tie ir šitā, tas tur tāds, vai ne? Amerika mums šitād, un tie ir vēl kaut kādi tur, ja? Tad mums jau tas mācītājs tāds un šitāds tāds negatīvs. Pagaid, debesis ir pie tevis vai nav pie tevis? Tu esi debesīs vai kā? Zini, kas paliek, kad tu te dziedāji par tiem logiem? Kur te vinu pat logi, ja debes logi, vai ne? Bet pareizi ir, vai ne? Pasaulē, kad tu atver logus, kad tu atver šeit logus, ja, tad tu atver logus uz pasauli. Bet tu jau tos debesis logus nevar atvērt, ja, tā mītne. Viņš atver logus tev uz debesīm, tu saproties, ja? Un tad caur kuriem logiem es skatos, vai ne? Ir atšķirības taču tomēr, kur es gribu, kur es negribu, kas, ja? Es paskatos, saproties, smaidīgais Dievs, tad, kā saka man Lukas pretī, vērsies savus domas uz augšu, ne? Labais teicis, smaid, saproties uz saviem bēdiem, jā. Viss,
Pasauli naidpilni, ja? Tur nekas labs nav. Piekasās pie visām nepilnībām un tā tālāk. Ja? Sirdī satriektie, pilnīgi ir totāli sagrautie vai satriektie, sasistie druskās, gabalos, drumslās, saplēstie lauskās, sadauzītie gabalos pret zemi. Ja? Tie tādi dziļi grumbaina ceļa gājēji, nu tur laikam visu laiku klūp un krīt un klamparā iet, vai ne? Valērija, tu manuprāt liecību iedēv, ka tu vakardien tu... Tas bija līdzes. Vēl. Nu tad man jājautā, kas es. Viņš nokrīt tur vakardien, jā. Jopers un bār. Nu tad es saprotu, jā, tev vienkārši vajadzēja iestudēt vienu kārtību dansinu. Varbūt man ielaidīs iekšā. Tas laikam tāpēc, ka tu uz man uzvārdu brāļu tur skaties, vai ne? Tu taču Mārim Liepam, tas tu stātu, vai ne? Kanāli man. Tāds viens, es nezinu. Nu, tiešām Mārs Liepa bija šitāds te. Viņš tāds smailes, tāds, nu tā. Un tā kāja, uz ko viņš stāv, tur vispār kā var noturēt visu tos kilogrāmus. Nu labi, jā, labi, piedod. Nu labi, jā, pilnīgi ir totāli sagrautie vai satriektie, sasistie druskās, gabalos, drumslās, saplēstie lauskās, sadauzīt gabalos pēc zemi, dziļi grumbaini ceļa gājēji. Tie, kas pārvietojas pa nolietotu trasi, kas ir nelīdzeni. Baigais dzīves ceļš, vai ne? Nu, protams, ja tu tālu netiksi, ja godīgi sakot, tu visu laiku faktiski dzīvo nepārtrautā apdauzītības režīmā, ja? Nu, nepārtraut, tu esi apdauzīts vienkārši. Apdauzītie netrūkst, ja? Vienkārši viņi ir apkārt porcijām, kaudzēm, es nezinu, cik viņi te veseli miljoni te ir iekšā, ja? Nu, tūksti, apdauzītie, visi apsistie, visi. Un tev ar viņiem jāiet nevis ar pārmetu un pagraut uz stūbēm, vai tu nesaproti, ka debesis ir un ka Dievs tur gāja, kamēr tu atgriezīsies. Tur rakstīts, ka Dieva laipnība ved uz atgriešanos. Jā, tev jābūt pacietīgam. Nu, viņš ir tā galīgā tūtē, vai ne? Nu, protams, vai ne? Nu, kā? Ja jau Dievs man nebūtu glābis, es jau būtu jau faktiski, kā saka, jau horizontāli gulējis zem zemes. Jau, nē, problēma. Tas ir tačinās, dzīves nebūtu. Nākamais ir gūstekiņi, jā. Tā trešā kategorija. Uz ko tad mēs esam svaidīti? Priekš kādiem cilvēkiem, tu saproti? Viņi ir apkārt nepārtraukt. Netrūkst taču. Netrūkst, viņi tur ir papildot. Tie karcietumnieki, laikam cīņās visu laiku piedalījušies un netā iesēdināti. Labi, karcietumnieki, gūstekiņi tie, kas ir nebrīvē. Nu, cik tu tālu tiks savā gūstā? Nu, teiksim, laimīgi jauno gadu tev kamerā sēžot, vai ne? Laimīgi jauno gadu, jā. Vai tev labies? Vai tev ilgs mūžs? Kur kamerā paklausās? Dzīvo 100 gadu un vēl, vai ne? Nu, man nevajag 100 gadus. Ko jūs mīļais? Es jau nāvēs parādā, tu man vēl 100 gadus te novēl, vai ne? Gūstekļi. Karcietumnieki, gūstekļi tie, kas ir nebrīvē. Ienaidnieks šos cilvēkus ir paņēmis un atņēmis tiem visu brīvību, zemi, īpašumus, godu, pārliecību. Tur tie teksti. Visu. Brīvību, zemi, īpašumu, godu, pārliecību. Nu, negatīvi tā pasauli, šausmas, jā. Un tad es saprotu vienu lietu. Ja man, teiksim, pasauli atstāja savu nospiedumu uz manu pārliecību, uz manu sirds, teiksim, iekšējo stāvokli, tad es būšu tāda kā viņa. Nu, tā ir smaka, tā nav smāža. Un tad es saprotu, kas ir pa lietu, nomirstu tajā pasaulē. Lūk, kas ir svarīgi, ja mēs vai te esam ar to dažādo to nomiršanas pakāpi, vai ne? Nu, cik lielā mērā, jo to mironi jau, nu pasaulē neiet, tas savu negatīvismu uz kapsēt, vai ne? Tur jau arī kapsētā runā tikai labs vārds, vai ne? Nu, pareizi, vai forši. Nu, lai Dievs dod mums būt kapsētai, kas runā labs vārds mums, saproties, jā. Jūs, laikam, cerams, ka saprotu, ko es domāju to visu. Slikākais ir tas, ka daudziem no šiem gūstekņiem ir pārliecība, ka šis ienaidnieks ir Dievs. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka viņi garīgi akli. Tas ir Dieva sots, un tā tālāk, un tā projām, jā, un tas tur tā. Un tā viņi līdz ar to izejot no savām negatīvām, kā saka, no savas negatīvās izpratnes vai stāvokļa, kurā viņi tagad atrodās un kurā viņi tagad dzīvo, viņi debesis vienkārši izprot ārprātā nenormāli dumju. Dievs lūdz, kāpēc Dievs pieļauj šito, kāpēc Dievs pieļauj šito, kāpēc Dievs pieļauj, pajautā sev, kāpēc tu visu laiku staigā pagriezies ar mugurdienu. Ja? Beidz, ja? Neviens nav vainīgs. Ja? Dievs neuzbāžās ar sevi, ja? Viņš neuzbāžās. Lūdz, ja pieņem, viņš aicina tev, nāc, ja? Es esmu sūtījis savus cilvēkus pie tevs un tā tālāk, tu vienalga es noraidīsi un tā tālāk, un tev būs, man nevajag jūs žīt Dievu, ja? Labi, izvēlies citu, paskatīsimies, nu. Izvēlies citu, ja? Paņem. Nu, veiksies, ies, neies, kas tu ir? Jā, es to neiesaku, tāpēc, ka, nu, priekš kam. Bet man patīk, Jūras Rubens vienreiz teica, viņš saka, nu, pagaid, nu, labi, mēs te strīdamies, kurš Dievs ir pareizs un tā tālāk. Bet tu paņem to vienu Dievu, bet tu tā arī tic tā līdz galam, tā īsti, jā, nu.
Nu, ko tu rampelējies, jā? Nu, man ir Kristus, viss ir āmen, vai ne? Bet, nu, tad tādi, jā, neāksties te, jā? Nu, kas te tur ir, vai ne? Ir tev tas Dievs vai nav tev tas Dievs, jā? Pie kāds pārlies, tu turies. Es arī godīgi sakot šādu padomu nedotu. Bet, nu, lai paliek. Bet viņš bija vispār interesants, jā. Lūk, nu, mums tad aklie, vai ne? Ai, pils ar baltiem spieķiem jau, jā? Jogu vispār nespēja ietilpināt, vai ne? Tas ir, nu, tie tur, vai ne? Nē, tur ir aklie, jā, tas aklie, aklie, jā. Aklie. Un, ziniet, bišķiņ domāju par to, te tāds man bišķiņ tāds viens. Jo es domāju, redziet, tas svaidījums, viņš ir tāds ļoti interesants. Viņš tādā ziņā, ka tur ir Mirnes, Kanēls, Kalms un Lauri. Olīvas laikam nesmažo nekā un negaršo ar nekā, jā. Nu, viņas tur jāiesāla vai vēl kaut ko tam līdzīgi jāizņem kauliņš jāliek, ir ķiļķēms iekšā, tad tās maz kaut kā jūta, kaut kas tur ir, ne? Es vienreiziem buņģiņu iztriep ar ietapsētām ķiļķiņām, vadies un visu, man pēc tam palika tik nelabi. Man patīk, es tā ēdu ar foršu krūtu, vai ne, visu, un tad tur aizgāja kaut kas ne tā. Tās zivs laikam bija vainīgi. Labi, Mīras, Kanēls, Kalms, Lauri, tie visi smaržo, mīļie cilvēki, tās visi smaržvielas, jā. Un redziet, teiksim, tu esi ap likvēļu, tu neko, jā, un būtībā es to svaidījumu nevar ne aklie redzēt, ne kurlie dzirdēt. Nevar, nav, jā, bet tas ir toči, viņi jūt mūsu smaržas. Vienkārši jūt, ka tu esi cits, jā, viņi nevar saprast, viņi nesaprot, kas un kā, izskaidro smaržu, lūk, jā, nu, kā smaržo rozi, vai smaržo ābols, vai smaržo vēl kaut kas izstāst, man lūdzu, jā, nevar izstāstīt, saproties, interesanti, nevar, smaržu nevar izstāstīt, jā, nevar neko, nu. Var aprakstīt izskatu vai vēl kaut kā tam, bet smaržu, ja? Un redzam, tas svaidījumam ir jāsmaržo. Un tam ir jautājums, ja mēs esam negatīvi, vai tas smaržo, vai tas nepatīkam oči, ja? Kas te mums ir, ne? Un es domāju, ka, nu, baznīca arī tajā ziņā faktiski būtu tā kā jāizslauka bez maz, vai, nu, jānomazgā tā kārtīgi, nu, sāci tu smaržo, piesaisti cilvēkus, ja? Nu, pievilc viņus, ja? Tev viņus ir jāmakšķerē, nevis jābiedē, vai ne, tās zivs, vai ne? Tu tur sēdi vai netur un, kā saka, un burkši visu laiku uz to pasauli. Tās zivs neķerās, es te iedevu tādu ritīgi tādu, jā, vai, kā saka, viss spalvains tāds, ko dzegus tikai ēd, vai ne? Nenāk nekādi sāmi, nekas nenāk, jā, šitie nekrietni. Dievs jūs sodīs, visu to upu pārvietīs, saproties, jā. Pīts melnā darbā, tur jūs visu nosprāksiet, vai nekas. Nu, man gribās bišķiņ ierazēt par mūsu to stulbo mīnus zīmi, no viņi taču visu laiku ir. Man gribās kliegt, man gribās iekliegt tiem cilvēkiem tā, ka viņi tad beidzot pārvēl to vertikāli pārpār to savu. Nu, taču beidziet, mīļie cilvēki, nu, debesis ir fantastiski labs, jā. Man, es gribu dzirdēt otrā Kristu, mīļie cilvēki. Nu, otrā, es gribu dzirdēt Kristu, jā. Nu, tas ir tas, kas man ceļ, jā. Mīļais brāl, es nezinu, kādi tavu privātie dzīves, nezinu, man Kristus nav tāpēc tev atstājis tikai tāpēc, ka tev ir kļūdas, vai man ir kļūdas. Nu, nav, jā. Tur ir tā milzīgā Dieva žēlastība, tu saproti. Es pats brīnos, ka es esmu dzīvs, jā. Es nesaku to, ka es esmu baigais grēcinieks un es te tagad laišu pa labu un pagrienu. Ne par to ir runa, jā. Ja tu garīgi audz, tad atbildības pakā pieaug. Es nevaru vairs atļauties to, ko es varu atļauties vēl pirms 10 gadiem. Ir izmaiņas. Es arī negribu to galvenais. Lūk, kas ir interesanti. Es negribu to, jā. Bet Dievs taču nav atstājis, jā, un tu man vienalga esi Kristus liecinieks. Tu man vienalga esi Kristus liecinieks. Es tevī klausos, jā, man patīk tā gudrība, kas nāk no tev sārā. Un āmen, un kā vēl man patīk, pasta un pār, viss, jā. Un tad man jautājums, jā, paklausies, jā, tu esi tik nepareizs, vai ne? Nu, Kristus ir aizgājis, kā saka, viesos pie cita, vai ne? Viss tu esi tukšs, jā, caurums, jā, tukšs muts tāls skan, jā. Nu, tā, ko es klausos tukšumā, viens tur grab, vai ne? Nu, tev ir tāda dzīve un šitā dzīve, nezinu, kas tur vēl, ja es nedzirdu Kristus, es dzirdu tikai tukšs graboņu, vai ne? Nu, nav tā, jā, es tevī klausos un es dzirdu lietas, jā. Es dzirdu tevī gudrību, jā. Un galvenais labi, mēs varam būt tur vienādā vai lielākā mērā tur ar to gudrību pārstāvēt, kādam mazāk, kādam vairāk, ja visiem ir jāaug, ja es jau neesmu tur baigais gudrinieks vai kaut ko tam līdzīgi. Bet gudrība jau būtībā ir tāda vērtība, mīļā cilvēka, ka to var iedot tikai pazemīgiem cilvēkiem. Jo gudrība uzreiz padarīs tev lepni, jā, tāpēc, ka tā ir kaut kāda pārākuma sajūta, vai ne? Pareizi, jā, tev jābūt tik totāli salauztam, lai tev Dievs varētu uzticēt visaugstāko vērtību, jo tā ir gudrība, tāpēc, ka, nu, viņa vērtīgāk pat pa zeltu, vai ne? Ko es gribēju pateikt ar to gudrību? Nu jā, bet tas nav svarīgi. Es jau reaģēšu, nu labi, pieņemsim, tu esi bērniņš, un kas varbūt ir, es ļoti atvainojos, no savu gadīgo purkšķielēt sautiņos, vai ne? Nu, pieņemsim, ka tā ir, vai ne? Nu, labi, nu, izplatās, vai ne? Bet, nu, es zinu, tas izvējosies un tā, bet tā Kristus smarža jau paliks, vai ne? Jūs augļi paliek un arī tā smarža augļiem paliek, vai ne? Nu, paliek, ir, vai ne? Ir. Un es jau reaģēšu to, ka tas ir tas cilvēks, viņš smaržo, vai ne? Viņš jau dažos jautājumos, ja vairākos jautājumos nesaprotās, vai ne?
Nu, mēs, teiksim, būtu salīdzinām pie Dieva, tu nāk, tu nesnāk, un tagad tā, nu, kurš ir gudrāks te, vai ne? Jūras ir gudrāks, ko tad Anita, vai ne? O, jā, tagad māsa klusē, klausies man, vai ne? Es zinu, ka no parastiem cilvēkiem man nāk gudrīgi. Nāk, tu saņem pērus no viņiem, man tas ir tik dārgi un vērtīgi. Un tiešām tas, ko es saprotu, jo gudrība būtībā liek tev dzīvot gudri, ja? Gudri. Un tas nozīmē to, ka tu novērtēsi cilvēku, tu cienīsi cilvēku, ja? Tu zini, ka viņš ir Dieva īpašums, ja? Lukas ir svarīgi. Viņš ir pacietīgs, tu dzīvot, darboties, ņemties un tā tālāk. Ja? Un kaut kā tiešām, ko Bills Johnsons saka un Kris Waltons, cieņas kultūra, ja? Jesus culture, vai ne? Šitie visi momenti, tas ir vajag svarīgi, vai ne? Mūsu savstarpējā komunikācijā bieži vien pieklabo tā kultūra, vai ne? Mēs nemākam kultūrāli dzīvot debesīm pienācīgi, bieži vien. Un tie nav pārmeti, un tā ir tāda faktoloģija, nekas vairāk, ja novēro. Tie nav pārmeti, un tev jādzīvo vienalga nervozā vidē, kā Dievs teica, vai ne? Kur mēs tagad palikām? Ko es aklie, jā, nu paklausies sev, tas ir interesanti. Aklie. Es zinu, ka jūs cīnaties ar miegu, tāpēc, ka jūs tie visus nāk kalpojāt. Cīdos ganību laukos, baigi neusticīgi, jā. Atliek tik pārmest. Ko tu biji, tu kas tu? Svaidīju. Jā. Aklie. Tupos, jā, tupoj. Tieši grieķu valodā ir tufos, jā, nu labi, tupoj. Aklie. Tie, kas ir kā dūmu apņemti, ir tajos dūmos ietīti vai ieskauti. Tie, kas atrodas necaurredzamos dūmos. Tie, kas ir neskaidrībā, jo atrodas gaismas necaurlaidīgā vidē. Tie cilvēki, kas ir uzpūtušies un pacēlušies savā iedomībā. Tas ir, ja gribi būt akls, esi lepns. Ja gribi būt akls, esi lepns. Ja gribi būt akls, esi lepns. Lūk. Man ļoti patīk, un to es atceros. Es to pateikšu, ka viņš ir gudrs cilvēks. Tas tu kaut kādā autobusā to man vēlreiz pateici, bet es to atceros, tas man ļoti patīk. Ja? Lepnums nedzird Dievu. Līdz tā bija. Ja? Lepnums nedzird Dievu. Lepnums dzird tikai sevi. Pasakiet, ka tā ir muļķība, ko viņš pateica. Pasakiet man tagad, ja es tūlīt iešos un nositīšu un pēc tam lūkšu par augšām celšanos. Ja? Lai jūs saprast. Lūk, kas ir pa lietu. Tā viņš ir. Ja? Un lepnums tā ir pretīga lieta. Tā ir pretīga lieta, tāpēc, ka tas aizdām debesis. Ja? Un es to negribu. Tas smird, ja? Vienkārši smird, kad es redzu lepnus cilvēkus sabiedrībā vai pat arī reizēm plātīzars draudzē. Ja? Man ir kaut kāda pretreakcija. Nu labi, es esmu pacietīgs, esmu uzmanīgs un tā tālāk. Ja? Bet lepnums ir pretīga lieta. Ja? Pretīgi. Mēs arī tagad ar brāļiem Luterāņiem bija kopā, mums pacēlās tas jautājums par pazemību. Ja? Gudrs labs foršs domas bija, ja? Kā saka, par tām lietām pazemību. Tas ir milzīgs iegūms, tas ir milzīgs Dieva izstrādājums tevī. Ja? Tā ir fantastiska lieta. Ja? Pazemīgi cilvēki nekad nebūs virs. Ja? Pat ir tā, ka tu stāv pie katrs un it kā tu te kā sako, ne, vienalga, tu esi pazemīgs, saproties, ja? Visi kārtībā. Tu nevienu nebradā, tu neesi virs. Ja? Mēs visi esam Dieva tauta, mēs visi esam Dieva svēti ķermenis, mīļie cilvēki. Ja? Šo terminu sākiet turbināt. Kur te es paliku? Jā, nenosakot, ja gribu būt akls, esi lepns. Restīvi tie pacelšies savā iedomībā, augstprātībā. Paklausties, stulbs garā, tur ir grieķu valodā. Ir stulbi un aprobežoti indivīdi, ir augstās domās par sevi. Ir stulbi aprobežoti indivīdi, kas ir augstās domās par sevi. Un šitā zīmē, ne? Man tagad, es biju izbraucis tur uz Kurzemes pusi un sludināju tur un es kaut kā atļāvos to vārdu runāt muļķis, ja, vai kaut ko tam līdzīgi pateicu, vai ne? un tā man uzreiz bliež šito tekstu iekšā ribās. Man pienāca pēc tam viena māsa, un tā viņa teica tā, paklausies, ja, tu tā uzmanīgāk ar šīm lietām, jo, nu, tu par to Dievu tiesu, vai ne? Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmu, pat tiem, par kuriem es teicu, ka viņi stulbeņi un muļķi, ja tie nebija brāļi, tā bija pasaules cilvēki, vai ne? Nu, ka tur tā viņš ir, bet te pa brāļiem. Kas savu brāli dusmā, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievs, tas sodāms ēlas ugunī. Tie grieķu teksti faktiski ļoti skarbi. Būtībā faktiski viņš runā par vienu lietu, ja tu, principā, tur visu pamatā ir nicinājums, vienkārši nicinājums. Ja, nu tu, kas tu stulba, ja, tu idiotis, ja, tur, nu, šitie visi varianti sākās, ja, paļce vēra, vai nekā saka, un tādā veidā, ne. Un tā nav nekāda kristietība. Bet es teicu, ne, nu labi, es saprotu, bet farizējiem viņš tā teica, ja tur, ja čūst dzimums, wow, ja man tā pateikt, vai ne, patiesībām pateikt, tu čūst dzimums, ja pagaidi, es esmu bībeli rokās, un tu man sauc par čūst dzimumu, jā, čūst dzimums, jā.
Nevar būt, jā, nu ko tad tu, vai ne? Mēs esam tik pareizi un tā tālāk. Pagaid, mums nepatīk tā retorika, mēs bliezīsim tev krustā, jā. Mums nepatīk, ka tu tā mums saka čūst dzimumus. Un viņš teica muļķi, jeb ķeķi, jā. Viņš teica, jā. Un viņš teica vairāk kārtīgi, jā. Nu ko, nu kas tad cits atliek, ja? Nu tev pretī ir stulbums vai nekas, tu varbūt pacietīgs, ja? Bet tā stūrgalvība tā vēl kaut kā, ja? Viss tas tur, nu ko tad, nu čau, es negribu tā teikt, kā saka, tevi tur. Un ziniet, mīļie cilvēki, es domāju, ja mēs saskaramies ar negatīviem cilvēkiem, ar negatīviem noskaņotiem cilvēkiem, zināmā veidā mēs kaut kur nevilši esam viņu aputekļot, ja? Ir jāmazgā tās kājas kādam, tu saproti, ja? Nu viņi tur ir, tu saproti, mēs ejam pa šo te pasauli, ne? Viņš tas tiem putekļiem, jā, saviem faktiski, ja tur visiem tiem tur, vai ne, kamiem mēsliem un ezeru mēsliem sakaltušiem, vai ne, kā saka, tev tur, kā saka, dzīvo apkārt, vai ne, un tev jāiet tajā, es tev atnāc labo vēstu paziņot pagauties, jā, tu nevarētu izvērtāt loks tev kaut kur, vai. Pagaid, ja esi dzīves, jā, skat jau dīvaini, es saprotu, bet labi. Tās ir mans improvizācijas vienkārši. Mums ir izmocītie. Izmocītie. 5. kategorija izmocītie. Kā un tad Dievs ir devis uz manis ir svaidījums, lai es varētu sludināt šitiem cilvēciem. Tie ir satriektie, tie ir sagrautie, tie ir burtiski izspiestie kā citrons, ja? Tie ir saspiestie stresa dēļ. Tie burtiski sabersties, sabradāties, sasmalcinātie, sasistie vai sadauzītie līdz vienkārši neaprakstāmiem zilviem. Ot šitā, jā. Nu, jā. Un tavu reliģiju tu nav aiziet tā pareizi vai kā tam līdzīgi. Tev faktiski ir jānokļūst uz viņu līmeni, tev viņš jāsāk saprast un tā. Un vienīgais, ko tu vēlies, tas ir kā teikt, lai glābējs te darbojas. Lai glābējs te darbojas, tikai nebrauc augumā savu pareizību un visām šīm te, tu zini, tur no galvas daudz teksts un tā tālāk. Un tas tev tāpēc, ka tur tā un šitā un drīz vien tu teiksi, un ko tur elle jau iet vaļā un vispārējais un nobrauks tā te pa taisnā zem, tur nebūs ko, tur nemaz, tur lifts pat nav vajadzīgs, tur vienkārši caurums un tu nomaucies tur. Tu viņu biedē, viņš pats zina, kā viņi galīgā čupā, zina, tur visu, nu viņam vajag izzēt, nu viņam vajag kaut ko labu veidzēt, nu tā pasauli neko labu nepiedāvā, nu. Ir tās debesis, nav, reku nāk viens no debesīm, jā, tev ir kaut kāds, es nevaru, šitā tevis ir, vai ne? Jā, zina, jā. Smaidīgs tās, tu, ko tu smaidi, mums ir baigā krīze, es nezinu, kas tur vēl, mums ir bāz, ka te kaut kas nenotiek un tā tālāk, vai ne? Eiropa nerulē, apvienotās nācijas nerulē, saproties, rulē tikai Krievija, vai ne? Nu, ko darīs tagad? Nu, traki, vai ne? Nomākti, vai ne? Tā. Un nomāktie lūk, kas ir, jā. Tie, kā viņš arī ir aicināts, viņš ir svaidīts ar spēku, arī virzīties un sludināt nomāktajiem. Nomāktie tas ir tas, kurš savā rīcībā ir pārņēmis vēlns. Grieķu valodā tas ir tāds viens pagarāks vārds, viņš tur sastāv no divām sastāvdaļām, bet es tikai tā apmēram nolasīšu, ka nomāktie, tas nenozīmē to, ka paust dominējošu pārspēku pret kādu apspiest vai nomākt. Tas vārds kata, ja nozīmē lejā, down, ja uz leju, lejā spiest, ja. Un tas vārds ir faktiski, jā, viņš ir kata duneo, ja, reizīgi dunastes, ja, tas ir faktiski tāds viens valdnieks pār tavu dzīvi, kas spēja valdīt kā komandētājs ar milzīgu varu un autoritāti, kas nospiež, ja. Kas nospiež, lūk šīs te draņas, vai ne? Tad es saprotu vienu lietu, viņam ir spēks, viņam ir vara, viņš šīs tevānē, kā saka, viņš nāk faktiski, kā saka, tāda, kā es nezinu, krieviski, jā, ķomnē muļķīs pats zimļī, vai ne, kā saka, un viņš nāk virs un spiež tev, un tu tur esi iekšā, zinu. Tad tajā visā kāds vēl cenšās Bībeli lasīt un kaut ko tur, ne tā, jā. Viņš es jau Bībeli es lasīju, es esmu Bībeli lasījis, jā, bet tu, kāpēc tu nedari to, ko Bībeli saka? Tu rakstīs lūdz, jā. Ko? Nu, tu esi lasījis, bet kāpēc tu nelūdz, jā? Tu rakstīs lūdziet, jā. Nu, sāc lūgt, jā. Atgriezies, ja tur tas viss ir, ja. Piedzimst no augšienes, sāc, tad tu to Bībeli lasīsi savādāk. Es Bībeli zinu, es zinu, neko tu nezinu. Es tev pateiktu patiesību, tad tu godīgi sakot man apmētāt ar akmeņiem, tāpēc, ka tu esi stulbs, ja, nu, spējīgs valdnieks, komandētājs ar milzīgu varu un autoritāti, valdnieks, ietekmīga persona, monarhs. Ja. Viņam acīm redzot pat ir resursi, ja. Acīm redzot, tie nomākti, acīm redzot, tie ir cilvēki, kas cieš no despotiskas valsts varas pārstāvjiem, kas liek cilvēkiem justies brīviem un neapdraudētiem. Valsts varas ir briesmīgas, ja? Es brīnos, kāpēc tagad uzbruk demokrātiem, kur vairāk vai mazāk cilvēki var elpot.
Es nezinu, cits starpā man tā bišķiņ pārsteidz par viens tāds termiņus, es klausies tos disputus, piedodiet, bet es klausos, un es mēģinu saprast cilvēku domāšanas veidu un tā tālāk. Un paldies Dievam, ka faktiski tur viens prātīgs krievu cilvēks teica, viņš teica, ka, tas krievu ēdlis ir divgalvājums, jā, it kā mēs visi mīlam Krieviju, vai ne, bet mēs dažādi domājam, un mēs tur savā starpā nesaprotamies, vai ne? Arī fakts, pilnīgi pareizi, jā, un tā, jā, bet ir ļoti sakarīgi brīnišķīgi cilvēki, jā, bet tad tur viens tāds pareizais, es saprotu, tas nav jautājums par krieviem, tas ir jautājums par sovietistiem, jā, sovietiskais, tas cilvēks, kas ir kaut kāds jocīgs veidojums, vai ne, un tad tas sovietists teica tādu vienu lietu, naša mnogonacionālnī ruskī narod. Un tas, padomāju, kā tas būtu skanēt latviski, jā, mums ir daudz nacionālā latviešu tauta. Un tu tās bumbiņas sāk čirkstēt, tu kaut kā tā nevar iefiksēt, kā pagaid tas tā. Es saprotu, viņiem tur ir čukči un baškīri un evenki un nezinu, kā vēl tur vai nekā saka visā tā tur varbūt ir izrunā krieviski pareizi. Bet es domāju, ka tas termins ļoti precīzi attiecībā uz Dievu tautu, pareizi. Daudz nacionāli Dievu tauta. Tā viņš gan ir, vai ne? Pareizi. Un redzot, tas nedaudz runā par to, ka kaut ko pasauli grib kopēt visu laiku. Visu laiku kaut ko kopēt, jā. Un uzspiest to družba no Rodov, jā. Vai vēl kaut ko uzspiest, jā. Viņiem tas despotiskais valdnieks spiež, liek tev būt tādam, kādam tu neesi, jā. Un tā jūs gribat, lai zem uzplaukst, ja visu laiku spiedien kaut kas tiek panāks, jā. Ja valsts varas pārstāv, ja spiež, ja faktiski tur bailēs savu tautieb, savus cilvēkus, ja, attiecīgi ar visādām tiem slependienestiem vai vēl kaut kādām lietām un tā tālāk, ja. Un, protams, ka tas biedē. Nošaut tagad to vai ne, to politiku, to ņemt savu, vai ne. Protams, tas biedē, jā, tas biedē. Jā, nepīksti, jā, tev arī nolaidīs no kārtiem, jā. Viens neko nezin, jā. Tā bija Litvinov, tā bija ar Politkovski, jā, visiem šiem cilvēkiem. Normāli sakarīgi cilvēki. Un visbeidzot, ļaujiet man vēl pabeigt un visu, un te ir tāds viens, ja, tad mēs, ar to saraksts nebeidzās, un man tāds komentārs, ja, visus šos cilvēkus vajag iepriecināt ar labā Dieva, labo vārdu, kam jānāk un jāskan priekš viņiem no labā vēstneša labās sirds. Nu, tāpēc es domāju, ka Dievs strādā pie mums, lai pārvēst mūs par labiem cilvēkiem, lai to labo vēstu mēs patiešām varētu, kā saka, dot viņiem labi, ja. Mazie lūdzu klusu. Tālūk. Un tā visbeidzot, ja 1. korintiešiem, un es beidzu, jūs tie, kas ir noguruši, varēs iegulēt, tad mēs mierīgi. Es saprotu jūs. 2.27, ja, tas ir 1.27, nepareiz, 1.27. Te ir tā. Raugiet, brāļi, 2.6. Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augstu dzimušo. Kāds ir, bet nav daudz. Tātad lielākais vairākums būs, jā, bet tas ģeķīgs, tātad muļķis, jā, pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai līdz kaunā tos tur pasaulē gudros, jā. Es reizēm klausos tās intervijas kaut kur ziņās vai kaut kā tā. Es ļoti atvainojos Silvis, bet tur tie mākslas cilvēki, jā. Viņš tur tā reizēm dod vaļā, tu saproties, ka tu nevarīsi saprast, ko viņš grib teikt, vai ne? Nu, ritīgi, vai ne? Nu, es saprotu, viņš dzīvo tēlu pasaulē un tā tālāk, un ne, nu, es mēģinās citu saprast, jā, bet reizēm viņi pat sapinās. Es pat atceros vienu mācītāju, kurš arī ļoti dērunīgs, nu es viņu nenosaukšu vārdā, bet viņš ir tā, nu viņš ir vairāk vai mazāk, jau tad pie ortodoksālās baznīcas, un ne, viņš bija valodnieks. Vienā intervijā, es domāju, viņš tūlīt samudžināsies visos savos šitos, te tur tik gudri, tik smāk, ka tur vispār tas nav priekš plānprātiņiem, tur vispār neko saprast nevar. Neko, viņš tā tur deva vaļā, zinot. Es domāju, tas pats žurnālists atulē, ka mūtu atšaus, klausās tagad sakoties, jā, un kam tu to saki, jā? Tu pats arī tur tiec līdz, tu esi tēmā, tu saproti. Baigi gudri viss tā. Es cenšos būt vienkārši. Man jau arī reizēm tā gudrība nāk ārā pa daudz tur. Tā, ka tur arī uzkarās, jā. Piedodiet man šo nepilnību. Bet tas ir labi, vismaz jūs redzat, ka es esmu nepilnīgs. Tas iedrošina, vai ne? Tas iepriecina, teiksim. Ne, nu mācītāji ir tāda pareizi, nu viena daļa, vai ne, visi, ja tu tikai dzīvi pareizās nots un pareizās, vai ne, visi ir tā, ka tu nemaz netuvojies viņam, ja tu netiec klāt, ja, nu vispār. Es gribu būt ar cilvēkiem, es esmu tāds, čoms jāsas, ja. Mācītājs Jūris, ja, Gans Jūris, ja, kā vēl tur, vai ne, Pastor Jūris, vai ne. Man arī kaut kā jāpierot pie šitiem termiem. Man tā liekas, ka es esmu vienkārši cilvēks, ja, un kas ietīgs pasaulē, to Dievs izdzēs likt kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs izdzēs likt kaunā stipros.
Nu, redz, ja mēs gribam būt stipri, tad mums būtu jābūt nespēcīgiem. Un kas pasaulē zemes un nicināts, un kas nav? Nē, kas to Dievs ir izasējis, lai iznīcinātu vispār nekādu glābšanu, viņam nespīd to, kas ir kas. Ja? Vai nekas, kas ir miesa nelielās Dieva priekšā. Nu, redz, jo tagad tu dzirdi kaut ko, kur kāds varbūt arī brālis vai māsa kaut kur tā kā bišķiņ tā kā uzprodina savus paules, skaidrs, miesa. Kaut kur miesa bišķiņ tie bojā gaisu. Nu, labi, to var sajust, redzēt, varbūt nevar, bet sajust gan par, jā. Nu, labi. Tātad vienā sakot, mums ir ģeķi, nespēcīgie, zemē, nicinātie un tie, kas nav nekas kopā tie 5 kategorijas, un tad 6 plus 5, 11. Ja? Redz, patiesi, kā viņš to sabiedrību noraksturo. Ja? Lūk, ģeķi, tā viņš arī ir, nu, ģeķi. Ja? Truls, stulps, muļķis, plānprātiņš, cietpaurs, idiots, āmurgalvu. Šādā veidā, ja? Es ceru, ka es nevienais aizskārs. Jā, ģeķi, saproties. Nu, tas nozīmē to, ka viņš iet pie tādiem, pie kā viņš iet, jā, pie trulas, stulba, muļķa, plānprātiņa, cietpaura, idiotu un pat tām, viņš nesaprot, paklausies, viņš nesaprot vispār, kas ir dzīve pa horizontālu, kur tur vēl kā tā, kas ir pa vertikālu, viņš ir āmurgalvu. Viņš neko nesaprot, saproties, jā. Kam ir jābūt, lai tagad tev stāstītu par debesīm tā radoši un interesanti, ka tā āmurgalva pārvēršās, zin, ka tā atplauks, zin, kā saka, jau nav vairs āmurgalva, viņš tās tev kā aizivē, ja tā ir āmurzības. Labi. Labi, nespēcīgie. Nu tāda arī netrūkst. Ļoti vārgie, slimie, vājie, nespēcīgie, bezspēcīgie, faktiski cilvēki bez enerģijas, ja gribat apātiskie. Ja. Man ir apnicis dzīvot, es te velku. Ja. Nu nav nekas interesants. Bakstu to televizoru skatos. Nu, labi, pie tādiem arī viņš iet. Nākamais ir zemiem. Tur ar vien trakāk un trakāk iet uz leju visu. Zemiem. Tie ir cilvēki, kas ir bez cilts, bez dzimtas, bez tautas, bez valsts, bez ģimenes, bez nācijas, restīvi bārenes vai nezināms izcelsmes cilvēks. Ja? Es teikšu godīgi, man tā liekas, ka viens rūgtums, kas valda šeit mūsu zemē, mūsu valstī, ir tā, ka savā laikā komunisti sasolīja cilvēkiem nesko, būdam bez Dievu un pateikdam to, ka Dievs mums nav vajadzīgs, mēs paši te zinām, kā to ceļu, kā to uz to komunismu nākotni. Un cilvēki tam noticēja. Un zinām veidā viņi pat fanātiski tam noticēja. Un viņi tagad, kā saka, jā, toreiz jau vispār tekstus nevarēja nekādus izskāt tikai komunismu un visu uz priekšu, vai ne? Un tā man ļoti, teiksim, es reizēm noskatos to melu laboratoriju, ko vada tas muzikās kāži, ja? Un tad tu redzi, kur tu esi dzīvojis savā laikā, kā tā domāšanas sistēma. Un tā bija debila domāšanas sistēma. Bet tagad, zini, kas ir interesanti, ja? Tagad atnāk brīvā Latvija, ienāk Jēzus Kristus vēsts, vai ne, un viss, ja? Un tiem cilvēkiem nav vairs viņas valsts, ja? Nav padomju savienība, nav. Tas, kam viņi ticējuši, uz ko viņi gājuši, viņi ticējuši partiju un nezinu, kas tur vēl, visiem šiem apsolījumiem, viņi tagad visi sabrucis, ja? Un es kāpēc viņi vaino te mani, ja? Kur būtībā paklausies, tu visu laiku esi bijis piemānīts un visu laiku esi sekojis komunismu ideoloģijai, tev ir jāsaprot, lūk, kāpēc atnāc glābējs. Un es saprotu, ka 90. gadu sākumā arī tieši tāpēc arī faktiski ļoti aktīvi faktiski Dievs nes evaņģēliju Krievu draudzēs, ja? Un krievvalodīgie beidzot ieguva jēgu, ja? Ieguva jēgu dzīvē, nomierinājās tās lietas, bet ne jau viss, ja? Un es domāju, ka faktiski tas nākamais atmodas vilnis, tas noteikti nāks pār mums, pār latviešiem, ja? Tāpēc, ka arī viņi, kā saka, te ne tā dzīvo, kā gribētos. Ja? Tā viens jau nepalīdzēs. Tad ir nicinātie. Nicinātie ir tāda kategorija, kā ir nicināmi, necienāmi, tāda, kas tikpat kā nav nekas. Ne? Un tas ir tie arī nobradāti cilvēki, ja tajās attiecībās savstarpējās viņi, kā saka, tas ir cīnisms, tas ir naids un viss šitās te lietas un savstarpēji tāda nomelnošana un visa tāda nobradāšana, viss tas pretī, tā pasaule vienkārši tāds purvs, sasmats purvs. Ja? Un tevi jāiet tajā purvā, ja? Un tevi jāskan kā lakstīgalā, nevis kā kurstošajā vardēvā, ne? Es nezinu, vai lidojušas vārdas laikam nav. Zīvus gan ir, jā. Labi, un tad vēl beidzot tie, kas nav nekas, arī tāda kategorija, tāda, kas it kā vispār nav, tāda, kas it kā neeksistē, tāda, kas ir tikpat kā tukša vieta vai absolūts nulles, ja. Nu, tas ir pasaules skatījumā, acīm redzot, ja, un pie tādiem Dievs iet, ja. Pie tādiem Dievs iet, viņš saraizina tavu dzīves nulli ar sevi un faktiski iegūst, ja, nezinu, ja, miljardu dentā pakāpē, ne. Tas ir unikāli. Nu jā, tādi man tie teksti. Es laikam arī tad likšu punktu.
Ziniet, kā ar mums ir vispār ar cilvēkiem? Tad, kad mēs piedzimstam, mēs raudam, bet pasauli priecājas. Mums atliek nodzīvot dzīvi tā, lai mirstot mēs priecātos, bet pasauli raudātu. Mēs ir svētīti. Debes Tēvs, Kristus vārdā, kungs, es pateicos par šodien, es pateicos Dievs par to, ka tu esi labs un tiešām tāds tu esi. Es lūdzu, lai šī pārliecība cilvēkos iedibinās gruntīgi, Dievs. Patiešām, lai tā absolūti dominē, Tēvs. Un lai viss negatīvais Dievs mums vienkārši būtu izmests ārā no mūsu dzīvēm, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu. Pat arī tad, kad mēs aprakstām vai faktoloģiski, Dievs, kungs, analizējam negatīvas lietas, lai tās notiek ar labu sirdi, mans Dievs, ar pozitīvu sirdi, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu. To var just, Dievs, kungs. Es Tev ļoti lūdzu, lai Tava balss skan pārliecinoši cilvēkos un lai patiešām tā atraisās tādā brīvā, foršā tecējumā, Tēvs, patiešām Jēzu. Un lai tā aizskar cilvēku sirdis, nogurušās sirdis, mokpilnās sirdis, neziņā, Dievs, kungs, kaut kur noklīdušās sirdis. Kungs, patiešām, lai mēs esam noderīgi šiem visiem cilvēkiem, par kuriem mēs šodien te runājam, Tēvs. Nesteidzīgi, mierīgi, lai mēs dzīvojam savu dzīvi, bet vienmēr, Dievs, kungs, atsaucamies cilvēku sāpēm, Tēvs. Paldies Tev, Jēzus, par visu to. Paldies par gudriem cilvēkiem. Paldies par gudrību, ko Tu mums dod. Paldies par šo nenāvētojumu, Dievs, kungs, svētību. Paldies, ka Tu tāds esi. Jā, amen. Paldies. Kāpēc es paņēmu līdzi cukurtrauku, jūs droši vien domājat? Jā, toši. Nē, man neinteresē cukurs, man interesē trauks. Tas ir stikls. Tas kādreiz bija smiltis. Grūti noticēt. Ja neskatāmies uz cukuru, tas trauks ir caurspīdīgs. Un viņš ir no smiltīm. Tās ir izkausētas smiltis. Un mūsu dzīve var salīdzināt kā smilšu pulkstenīti, kuram birst cauri smiltis. Dzīve iziet mums caur rokām, caur mūsu domām. Un, ja mēs ļaujam Dievam turēt mūs karstus un kaut ko mūsos sadedzināt, tad mēs kļūstam par traukiem, kuros var bērt cukuru, sāli, piparus vai ieliet ūdeni. Smilšu kraudi var tikt pārvērst dārgakmeņos. Kad? Kad tu noliec sevi un ļauj Dievam vadīt tavu dzīvi, ej cauri karstumam, notikumiem, kuri tevi spiež un nepatīk tajā brīdī. Šī dzīve sākās ar attiecībām, kuras tev ir ar Dievu. Ja tev nav Jēzus, tu nevari tikt pārvērsts brīnumā. Ja tev nav Jēzus, tu nevari neko tādu, kas būtu noderīgs citiem. Smilšu pulkstenītis klusi skaita tos brīnumus, kas tevī koši laistās. Un pēkšņi ir vienalga krist vai līdot, kļūst dārgakmeņos tavas smiltis priekā zibot. Smilšu pulkstenītis klusi skaitā tos brīnumus, kas tevī koši laistās. Un pēkšņi ir vienalga krist vai līdot, kļūst dārgakmeņos tavas smiltis priekā zibot. Jordāna jau otrā pusē brīva, un tevī cerība, kā maipuķīte dzīva. Tu drīksti atstāt visas smiltis tajā pusē, kur neredz netic un par jaunu dzīvi klusē. Tu Jordāna jau otrā pusē brīva,
cerība, kā maita puķīte dzīvā. Tu drīksti atstāt visas smiltis tajā pusē, kur neredz netic un par jaunu dzīvi klusē. Ir saskaitīti smilšu graudi piepildīts, kas kaus par tevi kādreiz kokā krustā svīst. Tu drīksti atvērt acis dzīvei pamosties, jau debesīs tu dziedi dziesmu atgriezties. Ir saskaitīti smilšu graudi piepildīts, tas kaus par tevi kādreiz kokā krustā svīst. Tu drīksti atvērt acis dzīvei pamosties, jau debesīs tu dziedi dziesmu atgriezties. Skaiti pulksteni tos smilšu brīnumus, redzu tos, kā zaļojošus tīrumus. Zeme apsolītā tagad esi tu, pilna rasas dziesmu auglīgu. Skaiti pulkstenī tos smilšu brīnumus, redzu tos, kā zaļojošus tīrumus. Zeme apsolītā tagad esi tu, pilna rasas dziesmu auglīgu. Smilšu brīnumus, redzu tos, kā zaļojošus tīrumus. Zeme apsolītā tagad esi tu, pilna rasas dziesmu auglīgu, pilna rasas dziesmu auglīgu. Bet augļus tevī man nes tikai viņš, un viņš to darīs. Viņš to nesīs. Paldies, paldies. Tā ir autordziesma, ja? Super. Es vai aplaudies vai neaplaudies, bet katrā ziņā ļoti labi, mēs ar to arī beidzam. Staigāt veseli ļoti dzīvi, mācīties lidot virs šiem, kā saka, negatīviem laukiem. Tur, kur ir svaigs gaiss, piepildieties ar gaisu. Nu jā, ja tas aprās vēl kafiju tur strādā, tad uz priekšu. Kas tas teiktos par uzskatu? Teic tev tā. Jau bija gatavs.